Cilvēkiem patīk pucēties, bet izrādās arī suņiem ir sava moda. Tuvojoties pavasarim un vasarai, tiek piedāvāta speciāla suņu modes skate. Šis ir Džero un tas ir Bosiks, un šiem diviem lieliem suņiem pilnīgi droši mode nav vajadzīga, jo viņi paši par sevi ir modes diktētāji, vai ne? Jo. Smalkie pasākumi paredzēti ne tikai cilvēku sabiedrības skrējumam, bet arī viņu labākajiem draugiem, četrkājainajiem mīluļiem. Saviesīga apostīšanās, kuplāko astu svinīgu un cēlu veidināšanu – to visu varēja vērot pirms karaliskā suņu modes šova. Mani sauc Elena Kasarčuk, bet jaunkundze sauc Ultra. Mājas kārtībā Uļa. Tas ir mazais angļu dzinējsuns. Pērles, protams, ir īstas. Protams. Tā ir Japāņu Akita. Jā. Tā ir no pašas Japānas? No pašas Japānas, jā. Cena šķirne. Šitie ir tie modes suņi, dikti modīgie, kurus... Viņai ir apģērbība. Bet kā audzētāji mēs ar to neaizraujamies. Mums ir primārais izskats, un, lai mēs būtu skaisti un veselīgi. Parasti mūsu klienti, kas pie mums iegādājās, un tie aizraujās ar tādām lietām kā dārgas kleitas un briljantu. Suņu apģērbu un aksesuāru dizaineris Tatjanas Felsbergas jaunāko kolekciju ar pretenziju uz aristokrātismu, suņu balli Vindzoras pilī, demonstrē pārsvarā dišciltīgi, bet maza izmēra modeļi. Kā jau smalkām radībām, attieksmi pret modi varēja izteikt demonstrējot tērpus, bet to pavadītājiem atlika vien komentāri. Mums ar tērpiem vispār ir kā tā ļoti grūti, jo ģērbties mums īpaši nepatīk. Un arī, kas mums pašiem mājās radīja dizaineru veidot tērpu, tad pēdējā reize beidzās tā, ka dizainers tika sakosts. Un tad šodien bija dizainers pie mums ciemos un tā atcerējās un tā skatās uz viņu, tā skatās. Bet šoreiz kaut kā ļoti veiksmīgi tikām cauri. Un tad, kad jau viņu saģērba, tad jau viņš vairs nepako. Pūciņai patīk drēbes, bet es domāju, ka ļoti liels satraukums, protams, ir tas, ka tomēr ir daudz suņi un nekad viņa tik daudz suņus vienu vietu nav redzējusi. Un jebkuram, izņemot, protams, izstādes suņiem, es domāju, ka jebkuram normālam sunītim, jā, tas ir aksesuārs, kurš īsti negribās viņu likt uz galvas. Bet es domāju, ka mēs uz skati mēs tomēr izmocīsim nedaudz un uzliksim uz galvu šo cepurīti. Lai nu kā, bet sugas lielākajiem brāļiem un māsām atlika vien noskatīties šova gaitā ar atturīgu un cēlu attieksmi, izrādot labas uzvedības manieres. Skatei dominēja cakas, bantis un rišas, neiztika arī bez tradicionālā līgavas kleitas iznāciena. Lai nu kā, bet pašiem modeļiem sarežģīto tērpu izrādīšana radīja diezgan neērtas situācijas, kas lika aizdomāties par pašu ideju ģērbt zvēriņus cilvēku radītos uzvalciņos. Ja vēl cilvēkiem šādi ir piedodami ieterpties zvēra ādā, tad mūsu četrkājainos draugus labāk tomēr nemocīt samta kleitās un zīda biksēs.